Labvakar, cienījamie televīzijas skatītāji! Šovakar ar jums būšu kopā es, Raimonds Bergmanis, un siltums jums čempionāts spēka vīriem 2012. Otrais posms – Kandava. Kurzemes Šveicē, skaista vietā, daudz cilvēki, svētki, gan svētki gan kandavniekiem, gan arī siltums jums čempionāta dalībniekiem, jo mums patīk atgriezties, kur jau mēs esam vienreiz bijuši, un 2010. gadā jūs varat pavērot, mēs bijām pirmo reizi Kandavā ar nakts posmu, un kandavniekiem tas iepatikās, un arī šogad mēs esam ieradušies uz nakts posmu, tātad vakarā vēlā. Bija dažādi pārbaudījumi, kuros piedalījās tā laika spēcīgākie dalībnieki, dažs labs ir beidzis jau sportiskās savas gaitas, bet dažs vēl ar vienu turpina. Un jūs varat vērot, kā tas bija viens no pirmajiem startiem Didzim Zariņam, kurš tikko uzsāk pirmos soļus elites sportā starp šiem spēcīgajiem puišiem. Bet, atgriežamies mūsdienās. Iepriekšējā posma pārsteigums ļoti labi uzsācis. Oskars Martužāns bija, bet, finišā palika, diemžēl, tikai, ja tā var teikt, 6. vietā. Un dalībnieki nedaudz ir uztraukušies. Skaidrs, kad ir ļoti grūti. Un visgrūtākais vingrinājums pašiem dalībniekiem, domāju, emocionālajā ziņā, ne fiziskajā ziņā, ir izloze. Ir izloze, un vislielākais atvieglojums ir tad, kad kāds no dalībniekiem jau ir izvilcis šo pirmo starta numuru, līdz ar to tev nav pirmam. Un Oskars Martužāns Kandavas posmā izvēlās numur 1. Un tā, kādi tad šodien vingrinājumi? Līvu alus mucu mešana. 5 dažādas smaguma alus mucas, 18, 20 kg, 22 kg, 24 un 26 kg smagas mucas, jāpārmet pār 4 metru, 20 cm augstu pārliktni. Vēl mums šodien gaida tāds vingrinājums arī kā lodes ķieģeļu ķeras stumšana. Gandrīz 1000 kg smaga ķera, jāpārvieto 25 metru attālumā, kurš ātrāk. Arī triobet baļķu celšana ir iepatikusies dalībniekiem, līdz ar to viņi ir pilnīgi identisks. Šis vingrinājums ir kā Pāvilostā, tātad 4 baļķi, kuru svars bija 120, 130, 137 un 157 kg. Protams, ļoti ir iepacities vingrinājums Tolmets mašīnas nešana, 390 kg smaga automašīna. Uz pleciem, līdzīgi kā mugursoma, jāpārvieto 25 metru attālumā. Pirmo reizi šī gada sezonā Norden Nissan Juke turēšana, tātad 2 automašīnu Nissan Juke, raud dalībnieku uz pusēm, kurš ilgāk tad ar viņām notur. Un tradicionāli noslēdzošais vingrinājums – siltums jums akmeņu celšana. Pāvilostā viens no dalībniekiem, Didzis Zariņš, uzcēla visus 6 akmeņus, vai Kandavā viņa pulciņām pievienosies kāds no jauniem dalībniekiem. To mēs varēsim noskaidrot šīs dienas vakar gaitā. Un kā pirmais mucas, kā jūs arī to varējāt vērot, mūsu šīs dienas pārraides sākumā numur 1 izvilka Oskars Martužāns, un viņš uzsāk. Tātad šogad pirmo reizi ļoti pārliecinoši uzsāka Oskars. Izskatās, ka viņš ir piestrādājis pie ziemas laikā pie mucu mešanas. Pagaidām ļoti pārliecinoši, vai arī 5. muca arī veiksmīgi tiek pārmesta, un 16 sekundes ļoti augstvērtīgs rezultāts, un pats dalībnieks arī ir ļoti priecīgs. Kā nākamais dalībnieks pie mucām dosies Ingus Kahtinieks, kurš iepriekšējā posmā izcīnīja augsto 4. vietu. Ļoti veiksmīgi nostartēja Ingus Pāvilostā. Un, viņš cerams arī grib šajā sezonā rehabilitēties par tām visām neveiksmēm, kas ir bijuši iepriekšējā sezonā. Dažādas traumas viņu liegušas, uzrādīt vislabāko rezultātu. Vai viņš arī būs tas dalībnieks, kurš pārmetīs visas 5 mucas. Un tā, muca pārkrīt, bet, diemžēl, rezultāts nav tik labs kā Oskaram Martužānam. Andris Leišaunieks, jā. Pirmajā posmā viņš nestartēja, tagad viņš startē, un šis ir viens no viņa mīļākajiem vingrinājumiem. Līdz ar to varam cerēt, ka būs ļoti augstvērtīgs rezultāts. Andris gan drusciņ zaudē laiku skatoties, vai tās mucas pārlido pāri, bet jūs paši varat vērot. Fantastisks rezultāts. Pie tā jāiet, Reka cepurī. Klauna, mēs tev redzam pirmo reizi pēc atpūtas lielās ziemas biegas. Izskatās, ka tev ir tā kā labi satrenējies. Iemaņas jau nepazūd, vienkārši te drusciņi bail bija par zāli, jo zāli paliek mitra un var drusku satraumēties. Bet, tā ir.
Un te šogad tā kā gatavs kārtīgām startam un arī cīnīties par labām vietām, tā izskatās. Es jau gatavs uz pēdējos 12 gadus. Un kā tu domā, kāds? Un tiešām Andris Leišonieks vienmēr piemīt laba humora izjūta un ļoti atvērts un atraktīvs dalībnieks, līdz ar to arī jautri skatītājiem. Un visi dalībnieki izskatās tiešām šo vingrinājumu ir ļoti, ļoti daudz trenējuši. Ziemas laikā es tik nezinu, kā to varēja darīt ziemā. Un arī Ildars Sviķis un viņa draudzene Jolanta Logina ir ļoti priecīga par šo panākumu šajā disciplīnā. Nu, pārsteidzoši labi rezultāti. Sākumā, vērosim, kā veiksies vienam no pieredzējušākajiem sacensību dalībniekiem Mārim Blumfeldam, lai gan viņam ir grūti, ja kāds nesekoja un neredzēja mūsu pirmo pārraidi, kas norisinājās pirmais posms Pāvilostā, tad var atgādināt, ka starpsezonā Mārim ir izoperēti abi ceļi, un līdz ar to viņš vēl pilnīgi nav savā labākajā sportiskajā formā, bet šajā vingrinājumā ļoti labs rezultāts Mārim Blumfeldam, jo viņš to izdarīja 17 sekundēs un 81 simtaļā. Latvijas rekordists Dainis Zāģeris. Viņš arī ir līderis pēc pirmā posma Pāvilostā, kur ļoti veiksmīgi viņš nostartēja. Un kāds tad būs Daina rezultāts šodien? Un visas mucas, protams, tā kā skatāmies uz rezultātu, 13.53. Ļoti labs rezultāts. Un šeit ir sacensību tabula. Un tātad rezultāti uzvarēja Dainis Zāģeris, 2. Andris Leišonieks, 3. Ildars Sviķis, 4. vietā tikai Oskars Martužāns. Un lūk, jūs jau varat, cienījamie televīzijas skatītāji, vērot, kad ir iestājusies tumsa kandavā, un dalībnieki ļoti uzmanīgi gatavojās nākamajam vingrinājumam, kas ir lodes ķieģeļu ķēras stumšana. Ļoti smags vingrinājums, ļoti grūts vingrinājums, un pagaidām šajā pārī, kurā startē Didzis Zariņš un Rolands Fersters, pagaidām vadībā ir Didzis Zariņš, lai gan iepriekšējā vingrinājumā Didzim tik labi neveicās, tikai 10. vietā pirmajā vingrinājumā Didzis Zariņš, kaut gan Pāvilostā viņš bija 3. vietā kopvērtējumā. Un Rolands Fersters! Fantastiski rezultāti abiem diviem. Rolanda rezultāts 17.85. Fersters 7.85. Rolanda, var atnākt mums padām lakām? Un ir jauns līderis Didzis Zariņš 15.65. Jūs tāpat kā pagājušajā posmā Pāvilostā. Didzis bija 4. un Rolanda bija 5. šoreiz arī tāpatām. Jūs tāpēc kā runājuši esat? Jā, vai kaut kādu šovu var uzturēt. Un tu tā kā padevies, ja tu Didzim lai būtu tas šovs. Nekodīgi neparunās. Bet tās ķēras arī nav vieglas, pareizi? Rolands vienkārši ļoti vieglāks. Tāpēc arī tā. Jā, Didža uzrādītais rezultāts ir ļoti labs, 15 sekundes 65 simtaļas. Ar ko spēs atbildēt viņu konkurēti šodienas skandavas sacensībās. Un kur tad dalībnieks startēs nākamajā pārī? Mareks Leitis un Ingus Kaktinieks. Jā, ļoti aizraujoši, interesants sacensība Marekam. Viens no mīļākajiem vingrinājumiem, bet, Didzis Zariņš ļoti augstvērtīgi rezultāti parādīja. Jā, pagaidām Mareks arī apliecina savu līderu statusu šajā vingrinājumā un krietni atrāvies no Ingus Kaktinieku. Un arī rezultāts Marekam fantastisks. 14.31. Jā, Ingusam Kaktiniekam 16.34. Marek! Labāks rezultāts nekā pirmajā posmā! Ļoti centāmies. Kas ir? Un tev nesaplīst tās aizpētot iegādējas jauns, vai Ingus? Rols iedara. Tātad draudzība arī uzvar. Bet tagad, cienījamie televīzijas skatītāji, nedaudz atpūtīsimies. Reklāmas pauze.
Un tā mēs atgriežamies Kandavā. Turpinās sacensības siltums jums spēkvīru čempionāta 2012. Ietvaros otrais posms un otrais vingrinājums Lodes ķieģeļu ķēras stumšana, kur pagaidām fantastiski rezultāti ir uzrādījis Mareks Leits, otrais ir Dīdzis Zariņš. Nu, vēl viens Mareks Jākapsons startē šajā pārī kopā ar Māri Blumfeldu, un viņiem ļoti līdzīgi iet, tiesnešiem būs grūti pavērot, kurš tad ir uzvarējis. Nu, izskatās, ka tomēr Māris Blumfelds ir pārspējis Mareku Jākapsonu. Jā, burtiski simdaļas šķīra viena dalībnieka no otrā, un šoreiz pārāks bija Māris Blumfelds. Nākamie dalībnieki. Ildars Sviķis, Rīga, kurš ļoti veiksmīgi nostartēja pirmajā vingrinājumā. Un Oskars Martužāns, jā, nu šeit Oskars Martužāns apliecina savu spēku. Vienkārši fenomenāli stumi Oskars Martužāns, un viņa rezultāts 16-20, jā. Ļoti labi ir uzstāts šīs dienas sacensības Oskars Martužāns. Arī Ildaram Sviķiem nav slikts rezultāts, 19-31, bet tomēr tas ir krietni vājāk nekā Oskaram un vēl citiem dalībniekiem. Lūk, sacensībām gatavojās Dainis Zāģeris un Andris Leišaunieks. Dainis Zāģeris ir sacensību līderis, jo viņš uzvarēja pirmajā vingrinājumā. Viņš uzvarēja arī iepriekšējo visu posmu Pāvilostā, tātad viņš ir ļoti labi sevi jau apliecinājis pašā sezonas sākumā, bet Andris Leišaunieks negrib padoties. No viņam pirmā sacensība šodien, viņam ir šogad tāpēc varbūt nedaudz grūtāk, jo Dainis bija to darījis, un Daina rezultāts 15-82, Andrim 18-57. Nu ko, tikai trešais rezultāts Dainim Zāģerim, jā. Šīs ir tā kā viņa mājas sacensības, jo Kandavā viņš ir arī mācījies. Un lūk rezultāti. Pirmais Mareks Leits, otrais Dīdzis Zariņš, trešais Dainis Zāģeris. Un tagad intervija ar Daini Zāģeri. Es esmu no Talsu novada Balgales pagasta nācis tā kā, no Talsu puses. Tagad dzīvoju par Rīgu vairāk. Es esmu Dursuvas pamatskolā, beidzis Kandavas lauksaimniecības tehnikumu. Vecums uz doto brīdi ir 30 palikās. Nesen svars apmēram 132. Tā. Garšo gaļa droši vien katram spēka vīram gaļa, jebkādā veidā, kā viņi ir pagatavot. Nu tā. Es tā īpaši neskatos to uzturu, ko tur ēst, un tā, kad es gribu, tad es ēdu, ko es gribu, tad to es arī ēdu, tāpēc es tā nesakoju visam tam līdzi. Trenējos tā 4-5 reizes nedēļā apmēram. Tā, nu, es esmu startējis trīscīņā arī. Tur ir kaut kādas otrās vietas, laikam Latvijā, tad amatieru čempions spēka vīros. 8. vieta bija Amerikā Arnoldu amatieru spēka vīros no 47 dalībniekiem. Varbūt tāpēc, ka, nu, visu laiku ir kaut ko patīcis darīt, nu tā, it kā, laikam, jau vieglāk ir sēdēt mājā, dzert tālu un skatīties televizoru, bet, nu, tas jau, laikam, tas vieglākais, un tāpēc, nu, spēlēju futbolu arī kādreiz, arī ļoti labi gāja, bet tas vairāk atkarīgs ir no komandas saspēles, kā viss notiekās, un tā tad šeit izvēlējos, nu, kad tu pats esi atbildīgs par sevīm, kā tu nostartēs, tā arī būs, un it kā, nu, pagaidām iet kaut cik tā, nu, tāpēc arī palikt pie šitā sporta veida ir panākumi, un kāpēc gan ne. Visu laiku, pirms tam es startēju spēku trīscīņu ar powerliftingu, un tad kaut kā, nezinu, izdomāju tomēr pamēģināt treneris, nu, būtībā jau no visiem kaut ko tur informāciju uzņem. Raimonds man ir palīdzējis, tāpat tās Agras, Ivars Kazeļņiki, un ar Mareks ir daudz ko, nu, tādu padomus iedevuši, nu, tā kā, nu, viss tā, nu, kas tā atbalsta. Un sarežģītākais man, laikam, uz doto brīdi ir
kas man tā īpaši nepatīk, tā ir mašīna turēšana. Un, mīļākais jau laikam, kā redzējāt, muces, laikam. Tā kā, tāpēc bija grūti jau tā prognozēt, jo visi atlēti ir diezgan daudz pielikuši, ir arī jauni nākuši ļoti spēcīgi, kas jau var pajaukt visu to trīnieku, tāpēc, ja tur ir grūti pateikt, kurš tur būs pirmais, kurš otrais, kurš trešais, vai tur, tā tālāk, Un nākamais vingrinājums, triobet baļķu celšana, 4 dažādu smaguma baļķi, 120, 130, 137 un 157 kg. Pirmais mēģinājums Aivaram Šmaukstelim, šis tiešām nav viņa mīļākais vingrinājums, un šoreiz ir nedaudz smagāks pirmais baļķis. Ja Pāvilos tātad tie bija 106 kg smagus baļķis, tad šeit Kandavā tas ir 120 kg. Un nākamais dalībnieks, tas ir Roberts Kiperzo. Roberts Kiperzo ļoti veiksmīgi tiek galā ar 120 kg baļķi. Un nākamais svars ir 130 kg. 130 kg, naktī, es domāju, ir daudz grūtāk arī orientēties un atrast tādu balansu. Un pagaidām tiesneši neskaita Robertam rezultātu, bet lūk, ir ieskaitīts otrais svars, un Roberts nemet mieru, viņš iet pie trešā baļķa, lai gan ļoti daudz laika viņš patērēja otrā baļķa celšanai. Otrais baļķis, trešais baļķis ir tikai 7 kg, ja tā liekas, 7 kg, kas tas ir, bet citreiz tas ir ļoti daudz. Ja jūs pavērojāt, varbūt kāds arī olimpiskās sacensības, tur arī kilograms daudz ko izšķīra. Un tiesneši ieskaita 137 kg, 3 baļķi. Ļoti labs rezultāts Robertam Kiperzo. Vienīgais tas laiks, kādā viņš varēja pacelt, varēja būt ātrāk. Un šeit jūs varat pavērot vienlaicīgi ļoti skaists skats, kā 4 dalībnieki ceļ dažādus svarus. Tas ir Māris Blumfelds, Mareks Jākapsons, Ildars Sviķis un Jānis Šleckus. Dažādi rakursi, kā kuram tehnika, kā kuram veicās, kurš pie kura baļķa. Grūti, protams, orientēties, bet mūsdienu tehnoloģijās arī ir tādas iespējas, kad jūs paši zināt uz datoru dažādas programmas, vienlaicīgi var vērot dažādas lietas un salīdzināt. Un te tiešām var salīdzināt, kā kurš ceļ un kāda kuram ir tehnika, un var pavērot, kurš ko ne tā varbūt arī izdara, vai kurš tiešām arī ļoti veiksmīgi tiek galā ar konkrēto svara baļķi. Un tagad jūs varat atsevišķi pavērot, pirms tam jūs redzējāt viņu šajos 4 dažādos sportistu salīdzinājumos, tad tagad Ildars Sviķis ceļ jau trešo baļķi ir pacēlis Ildars Sviķis. Abrīnojami, un arī rezultāts viņām ir diezgan labs, 3 baļķi 38,19 sekundēs. Tagad Rolands Fersters, kurām pagaidām sākums nav bijis pārāk veiksmīgs, bet iespējams, ka viņš šeit varētu tikt galā. Ja ne ar 4, tad ar 3 baļķiem obligāti ir Rolandam jātiek pagaidām ļoti veiksmīgi. Arī otrais baļķis ļoti pārliecinoši, bez nekādām tehniskām kļūdām, kur varētu tiesnesis varbūt kaut kā aizrādīt vai neieskaitīt. Un tagad arī trešais baļķis, 137 kg ir jau uz krūtīm. Un Rolands, izmantojot savu milzīgo spēku, ir veiksmīgi ticis arī ar šo smagumu galā. Un viņš tiešām mēģina šajā Kandavas nakts posmā celt šo 157 kg smago baļķi. Un ļoti ātri Rolands ir ticis galā ar 3 baļķiem, un pagaidām viņam vēl šajā gadā neizdodas pacelt šo 157 kg smago baļķi. Un iepriekšējā posma pārsteigums kuldīdznieks Edgars Andersons. Ja kādam droši vien pirms sezonas jautātu, kādi būtu siltums jums čempionātā galvenie favorīti, reti kurš droši vien nosauks starp viņiem Edgaru Andersonu, bet viņš pierādīja fantastisko darbu, ko viņš ir ieguldījis ziemas sezonā, gatavojoties vasaras sezonai. Un fantastiski nofinišēja iepriekšējā posmā.
Viņš ieguva ļoti augsto 5. vietu. 5. vietu, ko negaidījis, domāju, ne viņš, ne viņa treneri un varbūt arī ne viņa līdzjutēji. Bet, pagaidām Edgaram šajā posmā Kandavā nepārāk veicās ar baļķiem un izskatās, ka ir kaut kāda trauma. Ir kaut kāda trauma tomēr. Edgars pieklibo un līdz ar to es domāju. Bet mūsu jaunā uzlecošā zvaigzne Oskars Martužāns, jā, viņš negrib samierināties ar to, ka viņš iepriekšējā posmā Pāvilostā zaudēja gan Edgaram Andersonam, gan arī vēl 4 dalībniekiem un iegūt tikai, kā es liekas jocīgi, 6. vietu, kas varbūt daudziem liktos ļoti, ļoti laba vieta, bet, Oskars ar tādām vietām negrib krāmēties, kā saka, un grib būt arī starp godalgoto vietu ieguvējiem. Un pagaidām Baļķis ir stiprāks. Baļķis ir stiprāks par Oskaru. Un nepadodās Baļķis pagaidām Oskaram. Jā, tās vingrinājums var dārgi maksāt. Oskars paliks tikai ar viena Baļķi ieskaiti, tad tas var atsaukties kopvērtējumā ļoti, ļoti, ļoti nopietni. Un tā arī ir. Oskars Martužāns paceļ tikai vienu baļķi. Un dalībnieks, kuru jau ļoti daudz skatītāji ir iemīļojuši, un arī klātesošie Kandavas skatītāji ļoti priecājās, jo, kā teikt, mācījies, tātad gandrīz vai savējais Kandavā mācījies. Dainis Zāģeris iepriekšējā posmā Pāvilostā ļoti pārliecinoši tika galā ar visiem 4 baļķiem. Skatāmies, šeit jau pie otrā baļķa rodās nelielas problēmas. Vai viņš būs atkal vienīgais dalībnieks starp visiem 14 šīs dienas sacensību dalībniekiem, kurš pacels visus 4 svarus? 137 kg ir, un viņš, protams, dodās pie 157 kg. Viņam viņš tas ir pa spēkam, bet vai šodien tas būs iespējams, jo viņš ir cēlis daudz lielākus svarus, bet šeit ir 4 baļķi viens pēc otra jāceļ. Un tā 157 kg Dainis Zāģeris, un lūk, viņš to izdara, un arī pagaidām vienīgais sacensību dalībnieks. Šoreiz Kandavā nekas nav mainījies, 4 baļķi tā ceļās, vai ne? Kaut kā nestabili nepatīk. Bet, ka tu esi vienīgais pacēlis līdz šim 4 baļķi, vai ir vispār gandarījums? Gandarījums ir, bet jāiet labāk. Kaut kā tu tā fokus vari parādīt mums savu triku un lēkāšanu, ko? Un šeit jūs varat vērot, ka Dainim ir labs garas stāvoklis, viņš arī sadarbojās ar publiku un priecē viņu ar dažādiem savā veidā trikiem. Un lūk, uzvarētāji cēliens šajā vingrinājumā. Bet mēs vēl nevaram to teikt. Ka ir uzvarējis, jo tā bija iepriekšējā posmā Pāvilostā, kur viņš pacēla 4 baļķus. Un Dīdzis Zariņš. Ar ko atbildēs Dīdzis Zariņš? Jā, viņš sāk nepārāk veiksmīgi, jo pirmajā vingrinājumā viņš iegūta tikai 10. vietu, un lodes ķieģeļa ķēras tumšanā viņš jau mēģināja sasmelt izlieto ūdeni un ieguva 2. vietu. Kā viņam veiksies baļķi celšanā, pagaidām ļoti labi, viņš jau ir pie 3. baļķa, un vai viņam izdosies viņu pacelt. Un viņš veiksmīgi tiek galā ar 3. baļķi, un rezultātā viņš diezgan augstu vietu varētu ieņemt, jo viņš diezgan ātri tika galā ar šiem 3 baļķiem. Un arī 157 kg. Vai viņš pārspēs pašu Dainu Zāģeri? Izskatās, ka vēl drusku ir jāpatrenēs, un Dīdzis arī paglāsta šo baļķi, jo pret inventāru arī ir jātiecās saudzīgi. Un nākamais dalībnieks, jā, Mareks Leitis, kurš ļoti veiksmīgi nostartēja lodes ķieģeļa ķērā, uzvarēja, bet, diemžēl, savā mīļajā vingrinājumā alus mucu mešanā nelielas kļūdas viņam traucēja ieņemt augstāku vietu nekā tā bija 7. Un tāpēc arī Mareks saprot, ka ir jāsāk sasmelt ūdens, tas, kas izlīja pirmajā vingrinājumā. Un, lai gan Mareks ir pat startējis pasaules čempionātā baļķu celšanā atsevišķā vingrinājumā, kas norisinās Lietuvā. Un arī šogad 6. oktobrī Viļņā norisināsies šāds pats čempionāts, kur laika un otrā dienā būs ļoti interesants sacensības. Un
Mareks saka, netaupīšu spēku, ļoti ātri esmu ticis galā ar 3 baļķiem, tiešām ļoti ātri. Uzšāviens pa dupcitam baļķiem. Tas nākošu reizi. Kāpēc tā? Mēs jau 5 gadus gaidām nākošo reizi. Ko tu gribi pateikt? Un tātad rezultāti šajā vingrinājumā. Pirmais Dainis Zāģeris, otrais Inguts Kaktinieks, trešais Mareks Leitis. Bet kāda tad ir vietu secība pēc 3 vingrinājumiem? Dainis Zāģeris pārliecinošā vadībā, otrais Mareks, trešais Inguts. Un tad ļoti sīvas konkurences starp Dīdzi Zariņu, Oskaru Martužānu, Ildaru Sviķi un Rolandu Fersteri. Un nākamais vingrinājums, 4. mūsu šīsdienas sacensībās, Tolmets mašīnas nešana 390 kg. Lūk, jūs varat vērot, kā ir noformēta šīs dienas sacensībās šī 390 kg smagā automašīna, un 4 dažādi sportisti ir nofilmēti vienlaicīgi, kāda ir viņu darbība, kuram vairāk kustās, kuram mazāk kustās šī automašīna, un Aivars Šmaukstelis ļoti labi nes, Māris Blumfelds, Andris Leišaunieks un Jānis Šleckus. Jā, tad šie dalībnieki ir šajā kolāžā, kurā jūs varat redzēt, kā viņiem veicās, bet pēc tam pavērosim arī atsevišķi, kā tad viņiem gāja šajā 4. vingrinājumā. Un atgādinu tiem skatītājiem, kuri tikko ir pieslēgušies un sākuši vērot mūsu Siltums jums Latvijas spēkvīru čempionātu. Šis ir 2. posms no Kandavas, un pēc 3 vingrinājumiem vadībā diezgan pārliecinoši ir Dainis Zāģeris, 2. vietā Mareks Leitis un 3. ir Inguts Kaktinieks. Bet šis vingrinājums var daudz ko mainīt, un viens no nesaudzīgākajiem vecāka gada gājumā dalībnieku biedētājiem ir Oskars Martužāns. Oskars Martužāns, kurš ļoti grib, bet pagaidām vēl varbūt pietrūkst tiešām nevar būt tik daudz spēka, cik šīs pieredzes, kas ar gadiem būs, un es domāju, ka viņš būs tas dalībnieks, kas pēc pāris gadiem mūs prezentēs arī starptautiskajā arēnā, kā viens no stiprākajiem cilvēkiem, kas dzīvo šajā valstī Latvijā. Bet tagad Oskars Martužāns trauc pretīm finišam ar automašīnu. Tolmets piedāvātu automašīnu Golf, 390 kg smaga, nav viegli, bet jau drusciņi vieglāk dalībniekiem, jo iepriekšējā posmā Pāvilostā šāds vingrinājums tika veikts pirmo reizi, tagad jau tas ir ierasta lieta. Un ļoti nav slikts rezultāts Oskaram, 20 sekundes, 72 simtaļas. Un Dīdzis Zariņš, jā, nu, arī viņš cenšas kaut ko labot savā lietas labā un pamazām savus rezultātus arvien labāk un labāk. Vai viņš pārspēs Oskaru Martužānu? Oskaram Martužānam bija 20,72, un ko lāda chronometrs? 20,50. Pār 22 simtaļām labāks rezultāts Dīdzim Zariņam. Nu, lūk, kāda sīva konkurence uz simtaļām, nesot 390 kg smagu automašīnu. Un lūk, pie lietas ir ķēries Mareks Leitis. Viņš ir sacensību vicelīderis pēc 3 vingrinājumiem. Un šīs vingrinājums var daudz ko izšķirt Marekam, jo, ja grib augstu vietu iegūt kopvērtējumā, nevar būt tā, ka ir vienā vingrinājumā ļoti stiprs un atkal citā ne. Nu, pašlaik neizskatās ļoti pārliecinoši. Daži dalībnieki ir krājuši krietni ātrāk, bet, nu, jūs jau visi ziniet latviešu teicienu, lēnāk ies, tālāk tiksi. Un rezultāts Marekam 22-25. Jā, nu nav tas varbūt labākais, bet Mareks smaida. Nu, viņš ir apmierināts. Un tagad Inguts Kaktinieks, kurš cenšas varbūt, zināmā mērā rehabilitēties priekš sevis, jo iepriekšējā posmā viņam bija dažādas tehniskas ķibeles, pārtrūka saite un vēl dažas lietas, kas viņam liedz pilnā spārā parādīt to fizisko formu, kas viņam ir uz šo brīdi, un izskatās, ka viņa ir ļoti laba. Viņš ar spēku pilnīgi nes un spiež šo automašīnu. Fantastisks rezultāts, fantastika, 16.06. Nu vai vispār kādam būs iespējams šo rezultātu pārspēt? Un Dainis Zāģeris saka, ka viņš vēl nav ļoti labi sagatavojies savam startam 4. vingrinājumā, bet viņš bija ļoti pārliecinošs līderis. 6 punktus viņš jau bija atrāvies pēc 3 vingrinājumiem, un tagad tas jāmēģina nostiprināt, lai gan tas būs ļoti grūti, jo Inguts Kaktinieks no Dobeles ir ļoti veiksmīgi ticis galā šajā vingrinājumā, un tagad Dainis Zāģeris trauc pretīm finišam ar Golfu, ko mums laipni ir piedāvājusi firma Tolmets, un rezultāts fantastika.
Nu, fantastika priekš Daiņā, bet viņš tomēr par 1 sekundi ir drusciņ atpalicis no Ingusa Kaktinieka. 17.06. Un te jūs varat pavērot rezultātus. 1. Ingus, 2. Dainis, 3. par pārsteigumu visiem Aivars Šmaukstelis, 4. Dīdzis Zariņš un 5. vietā Oskars Martužāns. Bet kāda tad ir kopvērtējums pēc 4 vingrinājumiem? Nu, Dainis ir atrāvies vēl vairāk, 53 punkti, 2. Ingus, 3. Mareks, Dīdzis Zariņš 4. vietā, Oskars 5. un Andris ir turpat pakāpies pēc šī vingrinājumā. Andris Lešonieks 6. vieta, 33 punkti. Un tagad neliels ieskats spēku vīru treniņā, kā viņi gatavojās sacensībām. Labdien, cienījamie televīzijas skatītāji! 2. raidījums, nu un, protams, 2. nodarbība priekš spēka vīriem topošajiem, esošajiem un iespējams arī sen esošajiem spēka vīriem, kur varbūt grib atcerēties, kas tad ir nepieciešams, lai varētu veikt tādu spēka vīru vingrinājumus kā krucefiks, kā vikinga prese, kā baļķa celšana. Un ir vēl arī tādi finger fingers, kur mums Latvijā diemžēl vēl nav bijuši. Cerams, ka iespējams, ka nākošais gadu mēs viņus varētu izgatavot. Tātad šajos visos vingrinājumos ir viens no galvenās lieta. Ir ļoti nepieciešams roku un, ja sevišķi, plecu daļas muskuļu spēks. Un tāpēc šodien pavērosim, kādus vingrinājumus var izmantot, lai šo spēku palielinātu. Un, protams, arī demonstrēsim varbūt arī pareizi, kā viņi arī jāpilda. Bet, ja daudziem liekas, ka mēs tuliņās sāksim kaut ko celt, tad nebūtu nē. Bet šodien mūsu programmā ir 2 audzēkņi. Viens ir perspektīvs, labs Latvijas audzēknis, kurš ir 2. vieta Latvijas čempionātā pagājušajā gadā, burtiski iepriekšējā pārraidē, kāds varbūt nesekoja līdzi, tad es ar to arī stāstīju. Burtiski caur pirkstiem viņam iztecēja šī uzvara Latvijas čempionātā Dainis Zāģeris. Un garām braucot no Čeļabinskas uz Losandželosu, uz pasaules čempionātu, pie mums zālē ir iebraucis arī Krievijas spēcīgākais cilvēks, 7-kārtējais Krievijas čempions svarcelšana, 8-kārtējais, viņš pat redziet no valodu zina, 8-kārtējais Krievijas čempions, vairākkārtējs godalgoto vietu ieguvējs Arnold Classic, 3. vieta pasaules čempionātā World Strongest Man, pasaules rekordu. Nu, vienmēr sakot, ja es skaitīšu visu, kas tituls viņiem piemīt, tad, diemžēl, mums pārraidi nobeigsies. Un tas ir Mihails Kokļājevs, Čeļabinska. Ļoti daudziem liekas, ka ļoti vienkāršs vingrinājums vajag uzreiz nākt iekšā, ķert pie hantelēm un celt. Nebūtu ne. Viena laba lieta, kas pašlaik ir ļoti populāra Amerikā, aizgūta no svarcelšanas un ienākot šiem svarcelšanas dažādiem vingrinājumiem un palīgu vingrinājumiem, izmanto ļoti daudzos sporta veidos. Un tātad tas ir ietupiens ar svaru stieni, taisnās rokās virs galvas, raušanas tvērienā. Un šodien mēģināsim to parādīt. Tātad iesildās, dalībnieks iesildās, lai nebūtu tā, ka tagad pēkšņi paņems kaut ko un cilās. Ja? Nu, un lēnām viņš iesildīs arī plecus, pleķiki, i pakazē. Lūk šādi, redzat. Neskatoties to, ka viņam svars ir 165 kg, jūs paši vērojat, cik lokans ir Mihails Kokļājevs. Ja? Lūk šādi. Un tagad no sāna, jā, lūk, labs sportists zina, kā pareizi demonstrēt. Lūk, pavērojiet, pēdas nav atrauc no zemes, ka pēdas ir drusciņi platāk par 50 cm, atbilstoši svarām, muguriņa izliekta, taisnas skats uz priekšu, rociņas aiz galvas un ļoti labi. Pirmais vingrinājums būs ļoti tradicionāls, tas ir kas vispieejamākais. To var darīt gan ar svarcelšanas stieni, gan ar hantelēm, gan vienalga ar kādu apgrūtinājumu. Tātad vienalga, ko paņem un kaut vai akmeni. Un bez kāju palīdzības ceļam rokas augšā. Nu, jūs redzat, ka Mihailam Kokļājevam nemaz tik viegli nevar nolikt 20 kg stieni uz pleciem, jo muskulatūra tomēr prasa arī savu, un līdz ar to jāuzliek viņam lielāks svars, tad arī šis stienis piespiedīs viņu pilnībā. Lūk šādi, redzat taisni, redzat, un vēl pie šādā veidā arī viņš ir, kā jau svarcēlājs, ir ļoti lokants un spēj ietupties ar svarcelšanas stieni arī šādi. Dainis demonstrēs savādāku, ņem līdz galam, ņem vēl platāk, nebaidies. Un laidais galvas un sprien, jā. Lūk, kur ir
tas, ko mēs runājam treniņa sākumā, jāstaipās. Šādā veidā Dainim jāmēģina arī sevi izstaipīt, lai šie muskuļi kļūtu elastīgāki. Nav būtiski tikai spēkvīriem, jebkuram sportistam, jebkurā sporta veidā ļoti labi nodara šis vingrinājums krucifiks, lūdzu. Un dažādi veidi. Viens veids ir tad, kad ir svars priekšā krucifiks, un otrs veids ir svars gar sāniem. Ļoti precīzi neceļam rokas augstāk par austiņu un nelaižam zemā. Elpojam, jā, bet gribu brīdināt uzreiz skatītājus, ka šis vingrinājums ar izometriskām slodzēm, tad, kad ir uz ilgu laiku, ir jābūt jau pietiekoši labi sagatavotam sportistam. Un 5. vingrinājums mūsu šīsdienas sacensībās Norden-Nissan Juke automašīnu turēšana. 2 automašīnas 1300 kg ir Raus Pušu mūsu sacensību dalībnieki. Un kā pirmais pie šīm automašīnām dodās Roberts Kiperzo. Šis viņām ir viens mīļš vingrinājums. Šeit galvenais ir ļoti labi satvērt šis un nostāties jau pašā sākumā, lai šīs automašīnas, kad atlaiž bremzi, neizrauj sacensību dalībnieku jau no ierastā ritma sākumā. Un pagaidām ļoti labi tur. Ļoti labi. 17:46 Roberta rezultāts. Ticiet man, tas būs viens no labākajiem rezultātiem. Un tagad nākamais dalībnieks Jānis Šleckus. Šāds vingrinājums vēl dalībniekiem nav bijis. Jānis Šleckus kopā ar visu savu komandu no Kuldīgas, kas startē šī gada sacensībās elites grupā. Viņiem šādi pārbaudījumi vēl nav bijuši tik daudz, iepriekš startējot amatieros, līdz ar to varbūt neliels uztraukums, bet Jānim ir priekšrocība. Viņš ir redzējis, kā nostartējuši daži citi dalībnieki pirms viņa, līdz ar to viņš zina, cik ilgi viņam vajag turēt. Izskatās, ka viņš pārspēja pat Robertu Kiperzo. Fantastisks rezultāts. Ilgi noturēja, vai šī bija pirmā reize, kad turēja tādu mašīnu? Otrā. Un kur bija pirmā? Reļos pagaidām. Un tā kā amats bija rokā, un tad šoreiz varēja turēt ilgi un dikti. Varēja ilgāk, man liekas. Bet negribējās vienkārši piepulēties. Jāni, tu zini, kāds tev ir rezultāts? Nē. 24:81! Ir labi? Būs labi. Jānis Šleckus! Un nākamais dalībnieks Rolands Fersters. Kādreiz viņam šajā vingrinājumā iznāk pat brīnumi, bet kādreiz viņš nepārāk veiksmīgi atkal šos sākuma stāvokli ieņem, un tās mašīnas atlaižot bremzi izrauja viņu no šī labās stājas, un tātad viņš zaudēja visu to iespēju cīnīties par augstvērtīgu rezultātu. Rolands zina Jāņa rezultātu, Jānis tiešām fantastisks rezultāts, bet skaists uzraksts ir Rolandam uz cepures. Fantastika, viņš pārspēja Jānis Šleckus. Un tā pie lietas ķerās mūsu spēcīgākais dalībnieks. Latvijas rekordīs šajā vingrinājumā Mareks Leitis. Dalībnieki viņam ir uzliekuši ļoti augstu šo latiņu rezultātos, kas viņam ir jāpārspēj. Gan Roberts Kiperzo, gan Rolands Fersters ir turējuši ļoti fantastiski. Un tiešām šajā gadījumā tikai 18:10. Jā, kaut kas nav labi. Mareks nav pārāk apmierināts ar savu rezultātu, jo šeit viņš tiešām cerēja uz vairāk punktiem. Un tagad Oskars Martužāns, mūsu cīnītājs Oskars Martužāns, cīnās ar šiem 2 Nissan Juke automašīnām no Nissan pārstāvniecības Latvijā, Norde laipni piegādātājām, un ļoti daudz atbalstītāju, bet diemžēl tikai 13:72. Tikai 13:72. Oskars arī nav pārāk apmierināts līdzīgi kā arī Mareks. Nemīlētākais vingrinājums Dainim Zāģerim. Šis vingrinājums daudz ko izšķirs viņa kopvērtējumā šīs dienas sacensībās Kandavā. Ja viņš veiksmīgi tiks galā, es domāju, ka tas ir pietiekoši veiksmīgi. 14:10 ir labs rezultāts Dainim, kas, es domāju, pietiks, lai varētu finišēt ļoti augstā vietā. Nav tas nenolauzi! Viss ir kārtībā. Dainim šis bija tas vingrinājums, par ko viņš visvairāk uztraucās. Kāpēc uztraucies par šo vingrinājumu? Tas varētu iet visu labāk. Tad ir jāpatrenējās, jātur mājās tā. Trenējos. Es piedzīšu tavu balto čūku, un tad mēs varētu trenēties kopā, ko? Davai, mierīgi. Tā ir mums tikai vēl viena mašīna, ja?
Un tad mēs pie Daina aizbraukšu, tad mēs trenēsim, ja? Priekšnieks teica, jā. Labi. Būs 2 džumi. Un Ingus Kaktinieks. Ingus ir daudz šodienas sacensībās pārsteidzis. Viņām ļoti labs rezultāts pēc 4 vingrinājumiem. Viņš ir augstajā 2. vietā kopvērtējumā. Un tagad Ingus sāk savu cīņu ar 2 Nissan Juke automašīnām no Norde pārstāvniecības Latvijā. Un jūs varētu vērot savos televīzijas ekrānos, kā cīnās Ingus Kaktinieks. Kā cīnās diezgan vēsts, jūs jau redzat. Un fantastika, 25-25. Pavisam nedaudz viņām pietrūk, lai pārspētu savu kolēģi, treniņu kolēģi Rolandu Fersteru. Un tā rezultāti ir 1. Rolands, 2. Ingus un 3. vietā Jānis Šleckus. Bet kāda tad ir situācija kopvērtējumā pēc 5 vingrinājumiem? 1. Dainis Zāģeris, 2. Ingus Kaktinieks, 3. Mareks Leitis un uzreiz 4. vietā Rolands Fersters, Zariņš 5. Martužāns un Leišaunieks 6.-7. vieta. Un tagad atkal nedaudz atpūtīsimies, jo ir jāatpūšās pirms fināla noslēguma vingrinājuma akmeņiem. Arī šīs vingrinājums palīdz trenēt plecu muskulatūru, bet šeit jau arī strādā diezgan daudz citu muskuļu, krūšu muskuļu, triceps, biceps un tā tālāk. Šis nav izteikts plecu vingrinājums, bet paliekot šo soliņu drusciņu stāvāk, tas jau dod daudz lielāku efektu tieši plecu muskuļiem. Pagājušajā reizē jūs dzirdējāt, ka ļoti labs, tagad ļoti populārs ir mums ielu vingrošana. Jūs varat pavērot 165 kg cilvēks mierīgi pievelkās, kas ļoti labi. Tad padomājiet paši, cik liels spēks ir nepieciešams, lai 165 kg šādā veidā varētu pievilkties. Varētu vērienā, Dainis Zāģeris mēģinās lūk, arī šādā veidā. Šeit jau vairāk arī drusku strādā biceps, bet ļoti labi darbojās arī plecs. Tātad dažādi vingrinājumi. Viens ļoti labs vingrinājums no aizmuguras. Tātad vilkšanās, jā, lūk, šis vingrinājums ir ļoti grūts, bet ļoti efektīvs. Ļoti efektīvs pleciem un visam pārējiem. Gan izstaipīt šo locītavu, lai būtu laba lokanība, gan arī plecu locītavu. Iesim vēl tradicionāli, pastrādāsim, parādīsim bloku. Kā es varētu atzīmēt, tad trenažieru izmantošana arī ir ļoti laba lieta, bet, protams, šis efekts nav tik iespaidīgs, kā tas ir ar brīvajiem svariem, hantelēm un svārstelšanas stieni. Bet rehabilitācijas procesā, muskuļu saišu nostiprināšanā un vienkārši arī sportiskās formas uzturēšanai ļoti labi noder arī trenažieri. Var vilkt platā tvērienā priekšā, var vilkt šaurā tvērienā. Jā, šaurā tvērienā atgāžamies drusku un pievelkam, paņemam rokas otrādā. Un tad arī otrādāk tā kā tā, jā, un vēl tā kā klāt, jā, atgāzies pie sevis. Lūk, šādi dažādi tvērieni, dažādi roku izvietojumi uz šī trenažiera roktura, dažādi, jo dažādāk jūs veiksiet vingrinājumus, jo labāk. Un tagad Mihails Kukļājovs parādīs bloku vilkšanu aiz galvas, kas ir viens no tradicionālākajiem vingrinājumiem. Ja mēs redzējām, kā darbojās šis pasas muskuļi, zaļi. Tātad, pat mēs redzējām, kā šie sportisti izmantoja savu plecu un roku spēku, lai varētu pievilkties. Un šis ir pilnīgi otrādāk, tātad velk bloku klāt no augšas uz leju. Līdz ar to mēs esam tikai mazu daļiņu ieskicējuši, kāda var būt vingrinājuma plecu nostiprināšanai un spēku iegūšanai. Bet, protams, jūs varat daudz un dažādi eksperimentēt, jūs varat ņemt akmens, jūs varat ņemt smilšu mājas vienalga un trenēties dažādos veidos, jo dažādāk jūs trenēsieties, tagad ir ļoti populārs arī veids, ka tas tiek izmantots savs svars, atsvars siksnās un dažādi. Piemēram, ir izdomāti dažādi veidi, kā nostiprināt plecu locītavu un pie reizes darbojoties un trenējot arī dažādas citas muskuļus. Tātad ņemam vienkārši šādi, apliecam apkārt, pie reizes triceps un plecu locītavu tiek lēnām stiprināti. Tātad ļoti elementāras lietas,
kas darbojās ļoti efektīvi, ļoti daudz. Tātad, ja kādam sāp plecs locītā, vienkārši šāds vingrinājums uz abām pusēm, it kā darbojās gan triceps, gan plecs, gan biceps. Bet šodien ar jums kopā televīzijas skatītāji bija Dainis Zāģeris, Pasmaida, un Mihails Kokļājevs no Čiļābienas, kas braucot garām uz pasaules čempionātu Losandželosā World's Strongest Man 2012. Paldies, un droši vien tiksimies nākamajos raidījumos, kad parunāsim arī par citām mūsu skuļu grupām. Varēja būt labāk. Un tā, sacensību noslēgošais vingrinājums, siltums jums, akmeņu celšana, 6 akmeņi, ieskaitot 200 kg akmeni. Un kā pirmais pie lietas ķerās Oskars Martužāns. Tātad sacensību dalībnieki startē apgrieztā secībā pēc 5 vingrinājumiem. Tātad tie puikas, kas ir mazāk sakrājuši, tie, diemžēl, startē pirmie, un tie, kas ir vairāk punktu sakrājuši, tie noslēgs. Tātad pēc 5 vingrinājumiem līderis bija Dainis Zāģeris, tātad mūsu sacensības noslēgs arī viņa piegājiens pie šiem 6 akmeņiem. Un pagaidām Oskars ļoti veiksmīgi tiek galā ar šiem smaguma akmeņiem, kuri ir 100 kg, 120 kg, 140 kg, 160 kg, 180 un šogad pirmo reizi arī Latvijā 200 kg akmeņu jāceļ uz šīm platformām, kuras arī ir dažāda augstumā. Pavērosim, kā veiksies Oskaram. Arī 180 kg lēnām no zemes tiek atrauti, novietoti uz kājām. Un tagad izšķirošais brīdis. Vai Oskars pacels 180 kg akmeni uz 1,38 m platformas? Jā, viņš to izdarā. Pirmo reizi mūžā to izdara Oskars Martužāns. Viņš ir ļoti, ļoti apmierināts. Bet viņš ir neapmierināts to, ka vēl viens akmens nav pacelts, un tāpēc viņš no šās eiforijas nav nemaz izgājis ārā un mēģina arī. Varbūt šī ir tā diena, kad var pacelt arī 200 kg akmeni. Visi ir ļoti apmierināti, jo sevišķi Oskars Martužāns Ugālē. 180 kg akmenis viņš ir iestājies ekskluzīvajā klubā. Oskar, tu esi tik priecīgs, vai ne? Nenormāli. Pirmo reizi 5 akmeņus pacēl. Jā. Un ielikt tiem pagaidām, tiem, kas aiz tevis nepacēl, vai ne? Ieliku. Un vienīgais cilvēks Latvijā, kurš ir cēlis 6 akmeņos, Digis Zariņš. Vai viņam tas bija kāds nejaušība, vai tā tomēr kļūst par ierastu lietu, to mēs tuļi varēsim arī noskaidrot šīs dienas raidījumā, kas tiek skatītāji, ja kāds tikko ir atkal varbūt atnācis mājās vai arī pārslēdzis kādu citu kanālu un vēro mūsu sacensības siltums jums spēkvietu čempionātu. Otrais posms Kandavā naktī, kad ir daudz vēsāks dalībniekiem ir grūtāk startēt, ir vēss, un tomēr dalībnieki turpina, arī skatītāji tūkstoši neiet mājās, jo aizrautīgas sacensības viena no skaļākajām un atbalstošākajām publikām Latvijā dzīvo Kandavā. Un tagad šis brīdis ir vēlreiz jāpliecina, vai tas bija tāds gadījums, vai tomēr tā jau ir ierasta lieta Digim Zariņam, vienīgajam cilvēkam Latvijā, kurš ir cēlis šādus akmeņus, 200 kg akmeņus uz platformas, 1,20 m augstums, un lēnām šis 200 kg akmeņs atkal nonāk Digim uz kājām, un viņš ceļ un apliecina, ka viņš nav par velti kļuvis par šī kluba vienīgo dalībnieku un prezidentu. Un nākamais dalībnieks - Mareks Leitis. Viņš cīnās par iespēju, lai tomēr saglabātu vietu uz šī goda pedestāla, uz kura viņš atrodas pēc 5 vingrinājumiem. Vai viņš spēs to noturēt? Marekam ļoti labi parasti padodas akmeņu celšana, un viņš to saprot un ļoti steidzās. Reti, kad mēs varam redzēt Mareku tik ātri dodamies no akmeņa pie akmeņa, un ļoti pārliecinoši viņš šodien ceļ Novo iepriekšējā posmā Pāvilostā. Dalībnieki bija varbūt vairāk noguruši, jo bija uztraukums, pirmais posms, nezināja, kāds vēl ir sajūtas, tad šeit jau ir radusies šī pārliecība, un dalībnieki ļoti pārliecinoši ceļ šos akmeņus. Un 180 kg akmeņus Mareks lēnām tiek uz ceļiem, un jā, otrais dalībnieks jau ir, kas pacēlis 5 akmeņus. Un arī Mareks Leitis šajā gadījumā Kandavā
ir izdomājis iestāties šajā klubā, 6 akmeņu klubā, kurā pagaidām ir tikai viens dalībnieks. Tas ir Digis Zariņš no Mārcienas. Un ar ko atbildēs? Lēnām uz kājām ir. Un pavisam nedaudz. Steidzās Mareks, nē. Vai pavisam tuvu Mareks bija šim brīdim, lai viņš būtu kā otrais dalībnieks šajā ekskluzīvajā klubā. Kas tad ir palicis mums? Vēl tikai Dainis Zaģeris, kurš ir līderis, un iespējams, ja viņš veiksmīgi tiks galā ar 5 akmeņiem, tikai kaut vai ar 5 akmeņiem, viņš uzvarēs otro sacensību posmu pēc kārtas. Ļoti labā sportiskā formā ir Dainis Zaģeris, neskatoties uz iepriekšējā gadā finālā piedzīvoto tādu, es domāju, pat nevar viņu gluži nosaukt par neveiksmi, lai gan no viņas viedokļa skatoties, droši vien tā bija neveiksmi, kad pēdējā vingrinājuma tieši akmeņu celšanā uzvara izslīdēja Dainim no rokām. Un otro gadu par Latvijas spēcīgāko cilvēku kļuva Artis Plivda, kurš, diemžēl, traumu dēļ šajos čempionātu pirmajos 2 posmos nevar piedalīties. Un tā, Dainis Zaģeris ir pacēlis 5 akmeņus jau, un tagad arī viņš 200 kg akmeni mēģina uz kājām arī ir tāpatās, kā tas izdevās gan Digim, gan Marekam. Un otro reizi, gan Pāvilostā, gan te Dainim nepaveicās. Un tā, rezultāti ir sekojoši. Šajā vingrinājumā uzvarēja, protams, Digis Zariņš, 2. vietā Dainis Zaģeris un 3. Mareks Leitis. Bet kāda tad ir situācija un kas ir uzvarējis 2. posmā? Un tā, 2. posmā uzvar atkal Dainis Zaģeris, 2. pārsteidzoši Ingus Skaktinieks, 3. Mareks Leitis, Digis Zariņš, Rolands Festers, Oskars Martužāns. Un situācija pēc 2 posmiem kopvērtējumā Latvijas čempionātā siltums jums. Dainis Zaģeris, Mareks Leitis, Ingus Skaktinieks, Digis Zariņš, Oskars Martužāns un Rolands Festers. Un nākamais posms jau mūs pavisam gaida drīz Smiltenē, Vidzemē, kur sacensības turpinās siltums jums Latvijas spēkvīru čempionātā 2012. Ar jums šovakar kopā biju es, Raimonds Bergmanis. Tiekamies jau pēc nedēļas.